Pamatēdienu, varbūt, ko jūs teiksiet? Beidzot tā iet, ko tu gribēji? Kārtīgu, garīgās barības pamatēdienu, garīgās. Siržu lauzēja, kur ar savām rokām tulīt mūs visus šeit, zālē sēdošos un pie televizora ekrāniem apvīs, savīs mīlestībā. Mīļie draugi, Katrīna Kovaļuka. Es savu ceļu mūzikā redzu kā kaut ko tādu, kas dāvās pilnīgu mieru cilvēkiem. Es turpināšu uzstāties jebkur, kur mani ņems. Un visur, kur es tikšu, jo tas ir ļoti skaisti. Un es ceru, ka es dāvāšu to mieru, ko mūzika manī uzbur. Apvirokās, ap kaklu, ieklausies sauļopūs un baudi, ko jāds paralā, taralā. Jaunu elpu. Caur vajām Emocijas. Sogas man ceļ. Tas nenozīmē skaļāk. Es dziedāšu dziesmu apvirokās. Un es viņu tagad, vismaz, piemēram, šajā brīdī, es viņu uzsveru tā kā tādu dimensiālu pasauli, kur es tā koķitēju, man tur patīk, un patīk tur, un es viņu aicinu to enerģiju, ko es gribu ap sevi, un tas ir tā kā reāli tāda pasaka atkal. Katram vārdiņam ir svars. Ja? Mēs taču stāstam stāstu. Jā, es stāstīju. Tas būtu tā forši. Jā. Un tas, piemēram, ļoti skaisti. Tev ļoti labi sanāk, tad tā balstiņa skan. Viss notiek. Apvirokās, ap kaklu, ieklausies sauļopūs. Nerunā šobrīd vārdi kā akmeņi, neveikli būs, sildies pie manām lūpām vēl mirkli, tad laiks iet naksnīgā salā, sniegs nočirkst kā aizlauziets, caur baltu puteni, klūpot pūs, aizklusi stelš. Caur vajām tavu dzīvi zogas man sēž, Caur vajām tavu dzīvi zogas man sēž, Cirtaina čīgānija desmiedamās kārtis jauts. Uzliec rublīti, mīļā, pateikšu, kā viņu sauc, caur baltu puteni,
Katrīna, tu turpini mūs vest savā pasaku feju pasaulē. Mēs atkal tur nonācām nedēļu, nebijām bijuši, un tagad esam atkal tur. Es teiktu, ka Inters piedāvāja pamatēdienu. Es tomēr šo pie desertiem pataupīšu. Paldies. Jā, piestāv. Ir pareizā noskaņa. Mani uzrunāja. Tā teikt, apvija. Paldies tev, bija labi. Oi. Dziesma nav vienkārši, tā izklausās tāda smalka un tāda viegla, bet es zinu, ko tā prasa no dziedātāja. Un tas, ka tu ar šo dziesmu tiki galā, tas ir apliecinājums tam, ka tu esi tiešām brīnišķīga dziedātāja. Paldies tev par to. Oi. Katrīna, es piekrītu katram no žūrijas locekļiem. Tiešām tu esi brīnišķīgi dziedātāji. Tev ļoti labi sanāk šīs te lūk feju dziesmas. Tiešām tik jauki un tik brīnišķīga sajūta. Man kā skatītājiem šodien tik lielisks vakars. Piekritīsiet? Jep. Jā. Wow, katrs no izpildītājiem ir pelnījis būt pusfinālā. Finālā. Paldies, Jūri, par komentāriem. Ja arī jums patika šī te feju atmosfēra no Katrīnas šovakar, tad atcerieties, ka par viņu ir jābalso jau tagad, un, ja jūs vēlaties, protams, viņu redzēt arī lielajā finālā. Katrīnas balsošanas numurs šovakar beidzas ar cipariem 0-4, un savu balsojumu varat nodot arī mājaslapā xfaktors.lv. Teiksim vēlreiz skaļu lielu paldies, Katrīna Kovaļuka!